Reku, es gribu izņemt Poliņam aizmugurējo bunduli. Un šitam izpūtēt cauruli ir 49 mm. Nu, 50 mm, pieņemsim. Bet es, protams, gribu ietaupīt cik vien iespējams, jo skavs vien maksā 10 eiro gabalā. Tagad es tikai domāju, nu kur lai es atrodu to cauruli. Jo pats bunduls, ņemot vērā arī metinājumu šūs, sanāk 51 cm, 510 mm garumā, kas būtu jāizgriež un jāizstāj ar citu cauruli. Un es domāju, es nekur nevaru atrast, man nav tādas. Man ir īsti izpūtēja cauruli, 50, cik tur, šis ir, kas tas kādi, 54 mm apmēram. Un tas ir tā liela starpība, to es nevaru ar skavām vien aizstāt. Man ir mazāks caurulis, tās ir stipri maz. Izstājāju viss, kas man ir pieejams, viss ar šķūnī. Un vēl skatījos no citām lietām, varbūt kaut ko var nogriezt nost. Un tad es pastījos uz galda, es redzēju, nerūsējušies tērauds, kājām ir. Un viņas vienkārši nomaucās nost, tur pat nekāds skrūvs nav vajadzīgs. Es domāju, nē, nu mazums, izmērīju. Un tieši 50 mm. Un arī tas kājas caurules biezums nav tā kā tur pusmilimetri, nē, diezgan akurāti, man liekas, pusotrs, varbūt pat 2. Nu, apmēram tieši tikpat, cik normālam izpūtējam. Un arī nebūs tāda stulba skaņa, tā kā kaut kā ļoti plānsien cauruli, tad viņš tad baigi rezonē un vibrē, ne tā kā vajag, bet šitādi vienkārši ideāli. Man tikai jāizdomā, kā var aizstāt to vienu galda kāju, lai man teikt, ka viss nenobrūk lejā. Atzīst, ka šis nav mans meistarīgākais labojums, bet es improvizēju un redzu pavisam normālu cauruli. Piemēram, šitā īstā izpūtē cauruli tieši tikpat. Tas sienu biezums tieši tāds pats ir. Un to galdu es tāpatās mainīšu. Man atbrīvojās šāds nerūsējošā tērauda galds. Es domāju to likt šeit. Tas jaunais galds ir nedaudz augstāks. Labi, īstenībā diezgan augstāks. Viņš pat ir augstāks par šo darba galdu. Bet es domāju, tas ir piemērotāks darbnīcai nekā šitāds drāņķis. Un tas nozīmē, ka man būs vēl 3 šitādas caurules. Pilnīgi pa brīvu. Aiziet. Protams, ir vēl ko piekārtot, bet vispār baigi labi, es domāju. Uzreiz arī profesionālāka sajūta un mazliet arī plašāk tomēr tā telpa. Esmu šeit pusē. Kā baigi labi. Un, 4. Tur 3 stāv, 4 izpūtēt caurules. Kas man te atliek tikai nogriezt nost, kur beidzās šitā atvere. Un tad jānomēra 51 un jānogriež šai pusē nost. Lūk, es iestiprināju šo cauruli ultra mīkstos žokļos, vienkārši ar porolonu gabalu. Un tad var griezt riņķī un precīzi mēģināt aizzīmēt to riņķi līniju. Tā līnija, kas pa labi, tā ir tagad uzzīmētā. Nav arī jābūt šausmīgi precīzi, bet ir baigi labi. Tā pašā stilā es arī nogriezu otru galu. Un pa iekšpusi un ārpusi apgāju ar vīli un smilšpapīru. Gali ir taisni un nav asi. Tieši tā kā jābūt. Tagad cauruli ir. Jāpieliek, jāpaskatās. Šī cauruli nāks šī bunduļu vietā. Pa taisno. Es padarīšu Poliņu skaļāku, mazliet agresīvāku. Un labi, bez nekāda chiptuninga un nekādām citām modifikācijām. Nekāda jauda vairāk nebūs, bet to testa skaņa. Bet arī tas nav tā, ka tur griež ārā rezonatoru un katalizatoru un tad viens nevar iziet skatu, bet otrs vienkārši pēc buņģas izklausās. Tāds nav mans mērķis. Tāpēc es arī likšu skavas, nevis metināšu, lai
šī izmaiņa nav iekalta akmenī. Jo es arī nākotnē gribu aizstāt pēdējo bunduli ar sporta bunduli, ja iespējams. Tāpēc metināt neko baigi negribās. Tikai jāatcerās šito kronšteini un gumiju, kur tā vieta, kur turās klāt, ir pie bunduļa. Gan iz visām mašīnām tā ir. Tad es nogriezīšu bundulim tai galā nost, noņemšu no gumijas un tad vispirms pārmetināšu ar kaut kādu plāksni klāt to kronšteini pie izpūtē gala, lai tā pozīcija paliek nemainīga. Un tad es varu nogriezt nost bundulu. Un gumijas stiprinājums būs tieši turpat, kur iepriekš. Bundulim priekšā nogriezīšu izpūtēji, bet ar roku zāģi pamazītiņām, tāpēc, ka bāka atrodas tieši tepat blakus. Un viens es negribu riskēt. Ja būtu dīzels, tas būtu savādāk, bet šis ir benzīns, tad ir vispār maz joku. Jā, tādā veidā es arī varu mēģināt precīzāk nogriezt. Un man nav jāņem viss izpūtēs sistēmā ārā, jo, kad tā dara, tas ir baigais čakars. Un tā kā es visticamāk to aizmirsīšu izdarīt vēlāk, es ierakstīšu, kā izklausās tagadējā oriģinālā izplūdes sistēma. Un tad varēs salīdzināt, kā tas izklausās bez aizmugurējā bunduļa. Nekas šausmīgi iespējīgs, protams, tur nav 1.2 turbo benzīns, bet, kad noņems bunduli, man ir diezgan liels cerības.